Labi, 3, 2, 1. Mēs esam ētrā. Nu, vispār tas ir. Labi. Mēs sāksim šo epizodu. Mēs sāksim ar mūsu, kā lai saka, Ziloņa istabā. Kā sadalīt Tur monsterus. visu nav, kur aspēt. ar Mišķiņš top. ne, Tā, mēs sāksim ar foliju cepurīšu Pēdējais, šitiem tas ir ritīgi. teicieniem. Pirmais, kad zeme ir tā. plakana. Ok, es ceru, ka man dzird ChatGPT. Tad situācija sākoši. Tev aizsūta bildi ar mums 3 izskatīgiem vīriešiem no podkāsta Vai šis ir atļauts? Un mums ir problēma. Mums ir 3 Monster enerģijas dzērieni. Viens ir Rio Punch, otrs ir Monarch un trešais ir Mango Loko garšs. Un lūdzu sadala attiecīgi, kura garša piestāvēt un kāpēc. Paskaidro, kāpēc mēs esam līdzīgi ar to garšu un tu mūs savieno kopā. Paldies! Vispār Henrijs aizskadrā mani apsaukāja par to, ka man nevar būt sidepārts, bet, vai jūs esat redzējuši sākuma skolas mūzikas skolotājs ar sidepārtiem, čirkainiem? Jā, pilnīgi atļauts. Tas ir atļauts, jā. Labajā pusē. Labajā pusē. Kas labajā pusē? Ok, vidū Monarch. Nu, pagaid. Kreisajā pusē. Nu, vajag apašā. Tas ir, bļē. Labi, Tas, kur klausamies. gej izskatās. Labajā pusē Mango Loko. Tas esmu es laikam domāts. Šis ir visvairāk Mango Loko cilvēks. Ir tāds ļoti tieši, mierīgs mazliet. Es te neko nesarežģīju, bet tomēr izstāst pēc galvenā varoņa iespējas. Trench Mafia Loko ir izteikti sūdīgs, salds un ļoti intensīvs mango profils, tāpēc tam vajag cilvēku ar pietiekami spēcīgu klātbūtni. Labi, šies būs pīkstils vienkārši. Vidū Monarch. Vidējam džekam dodu Monarch. Viņam ir visvairāk tāds elegants, nedaudz ironisks, es zinu, ko daru vibe. Un Monarch oficiāli persiku nektarīnu garš maigāk un smalkāk nekā pārējās divas. Tas arī piestāv viņa outfitam. Melnais žakets plus sītrainais hegels dod mazliet podkāsta vadītājs, kurš pēc ieraksta varētu aiziet uz kādu ļoti specifisku vīnu bāru enerģiju. Viņš ir tas, kurš no jums trim visvairāk izskatās pēc cilvēka, kurš izvēlētos Monarchu un pēc tam ļoti pārliecinoši paskaidrot, kāpēc tā ir labākā izvēle. Kreisajā pusē Rio Punch bez lielas domāšanas. Viņš izstāsta visdzīvīgākais un visvairāk aiziet būs jautra tipa cilvēks. Rio Punch ir papājas, melnā jāņoga, vaniļas un vieglas garšvielas kombinācija ar izteiktu tropisku balīšu raksturu. Un tieši smaids šeit pārdod visu argumentu. Tātad kreisais hauss, vidējais klase, labais aura. Kurš ir aura? Kurš ir aura? Tu esi aura. Vai es esmu aura? Es esmu aura. Tu esi haoss. Nē, es esmu aura. Tu esi haoss. Es esmu labajā Tu pusē. esi haoss. Nē, tu esi kreisajā, jo tev ir Rio Punch, man bija Mango Loko. Es esmu aura, tu esi hauss. Tā vēl ir tā bildē. Labi. Labi, šis vispār, šito mēs speed uposim, liksim pašās beigās, šis bija visneinteresantākā vieta. Tātad, Bet es jau pagājuši, man bet Rītīgi pabīdīs, jo es nocentrēju tā, ka tas krātas šis tā. mēs varam sākt ar labākajām ziņām. Mēs ar kājām. Mēs varam sākt ar labākajām ziņām, kad Rīga ir oficiāli 5 gadus vecāka nekā CST atkal. Sanāk, jā. Jā, jo viņi nosacināja 825. dzimšanas dienu, kaut vai bija Tas bija 819. 20. Jo bezgalība. Vispār šaudauts tam, runājot par to bezgalību, mēs satikām tā autoru dizaineru. Ja? Jā, tā karoga. Kurš? Bija, viņš Viņu to klausās. Viņš to klausās. Šaudauts Artim, jā, viņš ir uzgleznojis visus šos te. Neteiksim, ka viņš ir labākais piemērs šajā pasaulē, bet, viņš basketbolu. Es tu kā pacenties izdarīt kaut ko labu. Neteiksim, kurš ir labākais cilvēks pasaulē. Tas ir citādāk domāts. Vienmēr to džekus varam uztaisīt svastikas karogus. Tā kā, kurš zina viņu vārdus? Svastika ir laimes simbols dažās kultūrās. Tas ir ugunskrusts savukārt otrādi. Bet, jā, mēs satikām viņu un tad... Es nezinu, kāpēc, bet visos pasaules svētkos ir ozols. Kāpēc tas ir domāts? Viņš arī bija Low Happens festā. Viņam varbūt vienkārši nauda aptrūkās. Viņam bija tā pauze, jā, viņš bija taisījis dziesmas. Viņš bija Cēsīs, viņš bija Rīgā, viņš bija Doblē. Viņš bija Reku Gulbenē, arī vienā mašīna pasākumā uzstājās vakarā. Es varu pateikt vienu lietu, ka man pačukstēja, cik maksā uzaicināt viņu uz stundu. Es domāju, viņam nav tā, ka nauda aptrūkusies. Viņš vienkārši tā kā, laikam... Uz stundu? Uz stundu, jā. Viņš tā kā,
Tu jau vari pateikt, cik stundu maksā. Es nezinu, vai es drīkstu atklāt. Nu, labi, mēs... Rolands var uzsasīt tādu educated guess, un tu pateiksi vairāk vai mazāk. Labi, jums katram ir viens guess, un es pateikšu vairāk vai mazāk, lai jūs varat Es saprast. teiktu, tādas 3 prostitūtas, 450. Augstāk. Kristam, Labi. tavs minējums. 7,5 pakas. Zemāk. Okay. Nu, Rolands stulbu guess uztaisīja veids. Nu, jā. Bet jā, labi, sāksim ar interesanto. Jā, Roland, tev Mums ir bijuši, kā lai pat miljoniem, nu labi, miljoniem, ne tik slavi, jo mēs arī neesam, bet vairāk komentāri par mūsu nosaukumu, kā radās, vai šis ir atļauts podcasts. Mēs jau diezgan ilgi esam šajā podcastu sfērā, mēs esam daudz Nu, teiksim tā, celmlauži. jā, tādi celmlauži, mēs jau ejam tajā statusā, ka te ir piela un tev hei, vai šis ir atļauts tā staigāt pielu. un jā. Visi atbildi nav atļauts, jā, bet jā. Bet jā, un tad kā radās, vai šis ir atļauts? Roland, pastāst. Tā, mums būtu bijis 4. biedrs, vai ne? Kā mēs saucam sevis? Biedrs? Nē. Netīks vārds. Mums tas ir kā savu... Komandas, mēs kā būtu sauc? komanda ar 4 cilvēkiem. 4. loceklis, jā. Un, bet kā lai teikt, viņš ir Balts loceklis, vai? Viņš ir poļu spiegs priekš Zviedriem. Priekš, mums arī pakaļ. Jā. Galvenajam nevar, tā. Tātad, jā, mums bija, mums bija tāds, labi, mēs esam, Es esmu vadītāji, mēs esam vadītāji. tāds, mēs zinājām, ka labi, mēs esam šitam 100% gatavi, un tad mums bija dažas opcijas, ka cilvēki davai, un tad beigās, nometās. Un vispār, labi, atgādinu, pēc tam pa viesu man paprasīts, tikko iedomājos, ka varētu uzaicināt. Un tā tad, jā. Un, pirmais tāds cilvēks, kurš gribēja un nometās, bija, varbūt retais zinās, ka screen times 10 stundas, Lauris Zalāns. Viņam grafiks nesakrita mūsējo, neko, liela bēda. Viņš zaudējums. Jā. Nevarētu mēs te latgalīšu repu taisīt paši. Jā. Tad mums bija, rakstīja, un mēs jau gribējām uz pirmo epizodu ņemt, bet tur nesanāca kaut kas. Viņš bija laikam Turcijā tajā brīdī tieši Kambala. Nē, viņš matus līk atkal. Jā. Un tā kaut kā. Un tad mēs iedomājāmies vēl pieaicināt, bet nesagaidījām atbildi no Rolands Burnickis no Bavas autoskolu. Viņš kopā ar Martelli atbraukt un savu jauno M3 competition. Jā, Niks Enziņš arī mums neatbildēja. Bet viņam laikam zodus sataisīja no 2 vienā, tad vairāk nav. Viņš vairs nav Peter Griffins, kā viņš sauc internetā. Bet jā, īstenībā Rolands Burnickis būtu kaut kas jaudīgs, jā. Paprasīt viņam. Es nezinu, vai viņš ir labākais. Nē, viņš ir biznesmens, jā, viņš ir... Es zinu, Rolands, jā? Rolands. Es nezinu, Rolands vai Ronalds. Rolands. Rolands. Rolands Čē, Rolands Burnickis. Es nezinu, vai tu esi trešais. No viesiem. Varbūt jūs zināt tāds, ka apakšvītra Gastons sociālajos mēdījos. Mēs viņu varētu dabūt. Viņš ir man sāks pagaidām. Viņš liek visādus iedvesmojušus video un tādus. Un es iedomājos, ka varētu viņu uzaicināt, varbūt, lai viņš pastāstīja, jo mums viņš māk viņš atrod veidus, kā pateikt lietas, kā es neiedomātos. Man tas patīk. Un ja šis savāks 3 komentārus, es viņam uzrakstīšu. Padomā, vai kāds ja kāds no jums ir reāli bijis šovasar Poršā bez jumta, viņš to izdarīs. Bet arī... Jūs esat kādreiz bijuši Poršā iekšā? Esmu tikai bijis Foršā. Foršā. Iekāps Porsche mašīnas salonā. Ja teiksim, ka tu jautā, vai tas bijis iekšā sunī, tas ir cits jautājums. Citādi veidā. Sēdējis Porsche mašīnas salonā. Es vispār esmu. Es to nejauši atcerējos tikko. Es nezinu, kāpēc, bez kontekstiem kaut kas atbrauc ar Porsche Cayenne džipu, tas Porsche. Un tādi bija tās labi iesēdies Porsche salonā, vairs nekad dzīvē nevarēs. Tas tāds. Jā, bet tas arī vispār Rolands tur ir
Nu, kā viņš ir Bavas autoskolas veidotājs, jā, protams, ka viņš ir labs. Rolands jau tā kā liels. Es pagaidu galvu. viņš ir biznesmenis, jā, bet es nezinu, vai tā ir labākā ideja. Tā kā, viņam bija tas pirmais prikols tieši ar to Porsche, ka viņš uztaisīja to, kad tu brauc ar to, kā sauc? Taycan. Taycan, jā. Nu, tas tā, nu, zemā tipa, nevis tavs džipveidīgais. Tur ir trešo. I want to buy a Taycan, but I only have money for Taycan. Labi, tas būs budin. Bet, nu jā, viņš tad ar to, nu es nezinu, bet cik cilvēki panesās dēļ tā, ka viņi ļoti gribētu mācīties uz automātu. Nē, es arī par to izdomājos. Man būtu tieši bail, laikam, no tā. Ka tev tik Nu, jā, dārgā mašīnā jābrauc. Jo tāds, man šausmīgākās, nu, vislielākās bailes nav, tā kā mācīšanās braukt, tā kā pārkoties pie bordas, un kas noskrāpēja disku vai kaut kas tādā garā. Jā. Bet tāpēc viņš tātad ir uzsasījis vēl trakāku ideju un nopircis BMW M3 vai kas M3, jā, man liekas. Bet kurš ir dārgāks? Man liekas, ka Porsche vai Cayenne? Fitnesa kanāls, Lauri. Tu atnāks uz mums podcastu ar M5 competition. Mēs varētu podcastu tavā BMW M5 competition. Un tu pastāstītu kaut ko par fitnesu. Jo es vispār, pārslēdzoties nākošo tēmu, es biju vakardien Rīgā. Tad pabeidzot iepriekšējo tēmu, mums būtu bijis 4. viesis, jā. Nu, loceklis. Un viņam bija, tas bija tāds... Vispār zināt, no kurienes nāk, vai šis ir atļauts? Jā. No, jā. Kisar, tu gribi pastāstīt? Jo... Nu, es nezinu, mums vienkārši ir... Nu, es nezinu, vai viņš mūs sauc par draugiem, vai mums ir kopīgi draugs. Tas ir mūsu kopīgais draugs. Vai draugu draugs. Nu jā, un mēs vienreiz tā kā, nu, kaut ko paķīrējām un palūrējām viņa telefonā, viņam tur braškas sāk rakstīt, un viņam ir tāds aizdomīgs nosaukums, vai šis ir atļauts šāds. Un, nu, pēc tā nosaukuma var saprast, kas varētu būt neatļauts, ko viņš tur varētu sūtīt, bet, nu... Kurš bračka? Tu nepieminēji. Viņi ir 2. Vārdos nesauks. Es domāju, ka tādi cilvēki ar tādu vārdu ir reāli 3. Ja mēs nosauktu tā kā, tad tur jau... Vienam ir 45 gadi, vienam ir 22 un vienam ir 10. Un tad varat saprast, kurš būs kurš. Bet jā, kāpēc to zilo? Viņš pēc smurfants tās. Bet... Vēl tā baltā ceparīte. Kad baltā? Nu parasti fantā ir zilā ceparīte. Es nevaru. Labi. Bet... Jā, Rīgas svētki bija traki. Un mums viņš nepieņēma tajā čatā, un mēs jau gribējām savu sēsīt tādu. Jā, un tagad viņi nav atļauti šeit. Mums arī tāds pašs čats ar tādu pašu nosaukumu ir, kas es gribētu zināt. Vispār, jā. Ir mēs tā kā, mēs nevaram kaut kāda statistika, tā kā tiek nosaukti tā kā čati, un tur pirmajā vietā family chat, un arī, bet tāds, tur, vai šis ir atļauts, ir tāda Latvijā 2 čati. Tas izklausās, ka tu tā kā šis varētu būt Telegramā parastais kanāls. Un vispār apsveicam Latvijas U16 izlases puišas ar izcīnītu Eiropas čempionātā zeltu. Jā, paldies Benžaminam Jānim Beruē. Jā, šādāds Benžaminam. Es skatījos to spēli un tiešām, nu... Benžamins traks reāli. Jā. Nu, viņam ir dotības. Nu, man redzēja, ka mamma ir tur kārtīgi atstājusi... Man redzēt, ka viņš tikai rīsas un burkāns redz. Kā citi burkāni ēdāja arī mums tuvumā. Bet nē, viņš ir prospekts, viņš tik ir... Ja es nemaldos, viņš tad bija 5. Amerikā savu vecumu grupā. Nu, kā ieliks, kā kopumā. Nu, viņš varētu būt noteikti NBA drafts, bet, nu, padomā. Viņš īstenībā... Viņš NBA spēlētu zem Latvijas vai viņš mainīs? Viņš kā požiņas paliek Latvijas būt. Es domāju, ka viņš būtu Latvijas. Viņš skaitās, viņam teica, ir amerikānis, ja? Jā. Īstenībā ir tāds fun fact, ka viņa mamma ir tieši no Cēsīm. Ai? Tā kā kaut kad, man tās, kad sen apakaļ tajā CS komandā spēlēja. Un tā kā viņš ir tur, nezinu, kaut kur no CS puses arī, jā. Es zinu, ka es skatījos to 16 finālu, un viņi uzvarēja, un tad es izslēdzu televizoru, un tas tā kā viņi ir jaunāki par mani, un tas viņi tā kā televīzija pasaules slavā, tagad es viņu vecumā kaut Robloxu spēlēju datorā, vai skatījos SSA's godu,
kaķīšu sludinājumiem. Nu jā, tu var neraudāt, jo jebkurš no viņiem ir garāks par tevīm arī. Nu arī jā. Nē, tas būtu kaut kāds. Es domāju, mana forma būtu labi kādam kriketa spēlētājiem vai kaut kas tam līdzīgs. Bet par formu runājot, es nezinu, es tik slikti jūtos par sevi. Es zinu visu dzīvi, ka man ir kaut 38 izmēra bikses. Es aizbraucu Tā kā viduklī vai garumā? Nu jā, viduklī. Garumā. Garumā, tur mainās no dienas. Bet Kā var mainīties no dienas garumā? aizies, es runāju tagad. Bet jā, un es aizbraucu uz Rīgu, sievi vienā veikalā, un paņēmu, man vajag džinses, ķipa, jaunas formāls un neformāls, tās man jaunās neformālās džinses ir. Un es aizēju, es paņemu 38 izmēru, neiet, es kā nevaru dabūt pāri tā kā stilbiem. Blīn, nu labi, 38 paņemu, neiet, 40, neiet. Un tas man bija tās, 4 izmēru. Viņš tikai ņem garāks bikses, un viss neiet. Saprot, ka tā kā pirmais cipars ir viduklis, otrais ir garums. Nē, Tā kā pēdējās bikses vienkārši karājās šī tiek pāri. nē, bet man 42 dara. Tas ir atkarīgs, kurā veiklā. Šitām bija, ķipa, nu viņas ir tā kā, šitās ir 3-2, 3-1 laikam pēc izmēra. Nu, bet kā dabūt 40? Kādā Pull&Bearā ir tā aiziet, ka tev tikai 40. Tur nav veikala atkarīgs. Un jā, un es tā kā, Jā, man ir 30 un 36, tā kā. Jā, nu katrā veiklā atšķirās. Es zinu, ka tu bērnībā bija tikai S, XS, jā. Tad es vēl tik līdzi. Man liekas, ka Roland, tu varētu vispār redzēt tādā video internetā, kur viens džeks teica, ka viņš ir, 1,70 augumā, jā. Nu, Roland, tur arī apmēram tas kaut kas tāds. Un ka viņš ietaupa naudu iepērkoties Pepko bērnu nodaļā, ņemot lielākās treniņu bikses. Tā kā es nezinu. es biju Pepko vispār, un tur tiešām es tā kā naškājos, tu ej. Un tur tā kā smiek tās cenas. Es nezinu, es arī kaut kādu Vinted ielādēju, kad tu pasties un tos tirgo tā kā. Tu nevari neko notirgo pat normālu cenu, tu ieliks ķipa jaunus Air Forces, tirgoties kaut kāds vecs, kas tev ir izmēr pa mazu. Un tā kā tev saka, viņš tā kā, pa 12, ja tu ielies, tas tā kā, ķipa jau, tu baigies sacerējies uz tādu cenu dabūt, un tā kā tās, ķipa nav way, un tad tu pasties un viņi rāda, ka jā, reku pa 8 eiro var pa 5 eiro nopirkt, un tās tā kā reāli salauž sirdi, un tā kā tagad tu ieej tā kā veikalā un skaties, ķipa, tu zini, ka tu atvērsi Vintedu, un tev izlaks tās botas, tā kā vienreiz uzvilktas pa 3 eiro, un tu veikalā pirks pa 200 eiro, un tās, tu skaties, un tās tā kā, tas ir, nevar būt, ka tik ļoti tā vērtība nokrītās no tā, ka tieši viņas, nopērts, nezinu. Iespēja, ka tu kā aizsenīt arī dabūji ir palielinājusies. Arī. Jā. Kurps ir tāds, kur tā kā, tu vari vilkt tāds otru reizi, bet, nav gluži ieteicams. Es parasti, jā, es arī uzvalku vienreiz, možu 2 reizes maks, bet tā kā tad es pērku jaunas, jo, ja Ja tur kaut kas sāk veidoties jau, tad pārdod Vintedā atkal atpakaļ. Nezinu, tā ieliek tikai beigtas lietas. Vispār mēs varētu ielikt aprakstā Henrija Vinted referāla linku, ja kāds grib. Nē, man jau esi maksimum, es dabūju. Tas būtu ja neviens tā kā tur, kur nav maksimum. Mēs varam dabūt kādu citu. Kur mēs varam kādu referāla linku dabūt? Revolut. Jā, Revolut. Ja kādam vajag Revolut karti, var ielikt. Es varētu ielikt savu. Jā, mēs ieliksim linku apakšā. Man vispār nav, man jābūt Jā, tu vajag 18 gadus. Tiem, kuriem 18 gadi, ja vajag Revolut karti, izmantojot mūsu linku, jā. Es varbūt tik dāsas un piedāvāt tā kā atsūtīt pusi no tā, ko es saņemšu. Mēs padomāsim par to, cik daudz atsūtīs. Es kaut kā atsūtīšu. Ja tur jāpatērēs, lai dabūtu to. Jā? Tev jāiepērk veiklā par 5 eiro. Tas baigi jāpatērēs. Tas ir īstenībā ļoti grūti šajā situācijā. Ja tu ej kaut kādā veiklā kā Mere. Tur tu zini, cik daudz saldums var salasīt par 5 eiro. Kilograma pelmeņiem, kilograma konšām. Šitais bija 5 eiro. Bez fantas zilās, un sanāk, šitais bija. Mēs te būs varbūt mazais timelapse kaut kad sākumā pašā. Es domāju, ka mēs paņemsim pauzi pa vidu un pagrozīsim popcornu skaļi vienkārši. Jo, jā, Kristis ir tā kā, mums sarunās. Mēs kā joku izdevām, davai filmēm 9 no rīta. Davai. Pasaka, cik tagad ir. Mēs satiekamies, mēs tā kā, kamēr mēs iztaigājam, visu pilsētu sameklējam lokāciju, interesanti. Un Kristis tā kā uzzvana tā kā kaut kam. Labi, man ir budīkāls, man jāiet.
Tas nebija būtīgi kaut kā. Nezinu, tie, kas spēlējuši GTA 5, zina, kā tas ir, ka tu vari uzzvanīt, jebkuram tev piedāvā tā kā hangout. Un tie viņam tā vienkārši uzvanīja, tad viņš tā, labi, es aiziešu. Un viņš tā kā aizskrien, nu, burtiski aizskrien. Tas tāds, nu. Viņam vajag. Klēpi ņemsiet. Es vairs negribu tā popkornu. Vāc nav. Kas tur bija tajām polīdz aprītēm? Nu, tas jau bija. Es jau pilnīgi aizmirsu. Es gribēju teikt, ka ciplinētieši ir īsti. Ja kas mēs neēdam podcastu laikā? Jā, pēdējais. Varēja bišķi mazāk pačāps. Nu. Nē, labi. Tu 3, saprati? 2, Tu 1 saprati? pēdi. Labi, mēs esam apkārt. Šī bija ilga pauze. Bija tīk pauzīt, vai ne? Atkal policija atbrauc, ka mēs salīdz dzeram 10 no rīta. Atkal tā vieta. Jā, jo viņi tā kā, viņi piebrauc 9:09, tad mēs tā kā minūti viņiem tā kā čakrējām prātu, un tad bija 10 tāds, nu, ko tu man izdarīsi? Sarējām dokumentus, nu, vēl ko. Parādīja, ka vakardien dzimšanai palika. Tāds, jā. Es izvilku savu, man bija dzimšanas certifikāts jāizvelk, jo man tā kā pulkstens 10 es piedzimu. Man tā kā jārāda, ka viss labi. Īstenībā ir tāds likums, ka tu nākamajā dienā tikai var nopirkt. Jā, bet tas man liekas skaņas stulbi, tā kā, nu, taču mentāli nemainās. Nu, tieši kaut kāds enerģijas dzērieni. Nu, nav tāds, ka tu, ķipa, pa dienu tā, viss, es saprotu. Tas brīn. Tas kā ir Amerikā, piemēram, tu vari vadīt mašīnu no 16 gadiem, bet tu nevari... Dzert līdz 21. Jā, tas ir tāds... Varbūt tas ir labāk, ka tu iemācies braukt, bet varbūt ir labāk arī, ka tu iemācies dzert un braukt reizē, lai tu vari... Tu labāk gribētu tad, ģipa, dzert no 16 un braukt no 21? Kaut kas. Es domāju, ka Rolands to ietrēdēt, varbūt, jo viņš ir projām. Jā, es saku, nu, nav incidenti, ja tu nebrauc dzērumā. Tad tur ir incidentāk. Šķēršļi parādās. Pazies, tur ir uztaisīt speciāli tā kā ceļš, un viņš iet tā kā pa taciņu 3 metrus no. Nu jā. Kādi Nē, viņš pats savu ceļu veido. Viņš ir pats savs dzīves kalējs, mēs varam varbūt parādīt video. Bet jā. Viņš sadzirdēja. Šeit aizgāju uz ceļu, bet turpinājot par to autoskolas brīnumiem vispār sākušies. Es biju pirmo reizi dzīvē uzsācis savu jaunā skolā. Un, zin kā, tas 1. septembris vienmēr ir tāds, izpalīdz ar to vārdu. Nē, nu satraucoši. Es, piemēram, zinu, es 1. septembrī, 1. klasē atnāku, un man blakus džeks apšķirājas. Jā? Viņš bija tik satraucies. Tas spoglī neskaties gadījumā. Nē, bet tas bija... Es atceros, ka... Es 1. septembrī, 1. klasē, man liekas, ka tur skolā bija... Es neteikšu, es vēl nerunāju latviski gluži, bet... Es sāku pirmās vārds mācīties. Nē, es nejokoju, bet bija... Nu, es negribu teikt, kādā skolā es gāju, jo 1. septembrī bija izbrauciens ar karieti un ar zirgu. Jā? Sēdēt karietē, kad zirgs. Nu, pa sporta laukuma apli. Nē, man iedeva... Mans 1. septembris bija, ka mums 12 klasnieces laikam tā kā veda tā kā tajā aplītī mazajā goda. Un tad tā kā tu stāvi un sauc tavu vārdu un aiziet, bet es tā kā šito nesaprotu, kas ir noticis. Jo 1. klasē nosauc tā kā manu vārdu uzvārdu, un tā kā es aizēju pie tās direktors, man iedod ķipa kaut kādu atlantu ierakstīt iekšā, lai tev veicas skolas gaitā. Kaut kas tādā garā, nu ķipa dāvana par to, kas sāku. Un es tā kā to dzirdu, un es aizēju taisnu seju vienkārši. Vēl ko es atceros, ka es pieprasīju mammai tā kā žaketi un svinīgas bikses, lai es tā kā iztītos kā biznesmenis. Dabūji? Jā. Vispār... Es atceros, man bija tāda tā kā cieta seja visās bildēs, tas bija tāds kā ritīgi tas. Es par nesaprotu. Tā kā, nu, tā locked in, ķipa, visām bildēm, tāds, ka, nu, es gribu atstāt tā kā iespēju šitai skolai, kas tas nopietns. Tu tā kā chud face taisīja pirms visu šitā Sigma un visiem prikoliem. Jā. Un pēc tam, es atceros, pagāja kaut 2 nedēļas, tad skolā man 12 klasnieki nāca, tā kā, es un viņi tāds, jau,
tāds, es dzirdēju, kas tev uzdevs. Labs. Labi. Tā kā es esmu pirmā klase, un tev viņi liekas divmetrīgi, tie 12 klasnieki, un tā kā nāk šitāds te. Tāds, mani neviens neapcels. Bet jā. Kas vēl bija? Nu es paredzēju, ka internetā tad atkal visas māmiņas cepjās par to, kāpēc bērnam tik daudz lietas vajag uz skolas sākumu. Nu jā, es jau arī pirmajā klasē mammai pieprasīju 2 pakas ar krāszīmeņiem, vismaz 12 gabali katrā. Tad es pieprasīju krītiņus, goša krāsas, akva krāsas, 6 otiņas no 2 mm līdz 8 mm. Mēs varētu uztaisīt skita ķipa, tā kā. Tad es Ko tu brakstīji sēdi no kristiešu, kā sauc šitās tevīs? Tad es paprasīju šo te otiņu to trauciņu, kur iemērcēt, lai tur tā krāsa iziet ārā. Tad es prasīju krītiņus, vismaz 48 gabalus, jo man patīk viņus saplēst arī. Bet tad es prasīju vēl smaržojošos flomasterus, tas bija kaut kas. Ar zemeņkrāsu kolas karāšu. Atsmažoties. Tad vēl 2 pakas ar zīmes līmeli vai līmes zīmeli. Es zinu, tu uztaisi tādu sarakstu, tad tur pa vidu cigarešu paciņu. Māma netīšām nopirka arī to pie reizes ilgi maistu. Bet tad es paprasīju vēl 4 lineāls, transportieri. Ko tu smējies? No šiem papīrus bija tā kā krāsainie. Nu jā, A4 šos te printējumos papīrus 500, jo man patīk ķēpāties mājās. Tad es paprasīju A3 bloku šitām te... Plakātiem. Kas? Plakātiem, ko izdalīt skolā. Vizuālajai mākslai. Un kas vēl? Es baigi daudz zīmuļus pakāstu. Man to 50 vajadzēja zīmuļus, tos te parastos grafīti ar cietību lielākā H5. Labi, tu pabeidz? Jā, nē, es vēl gribēju teikt, kad man ir. Labi, tad pārtrauc ar Kristu. Es atceros savu klases 1. septembri. Bet vai tu dabūji to, ko tu paprasīji? Viss. Dabūji? Nē. Nē. Vienīgais, kas dabūja, bija viens zīmuls un māsas vecais penāls. Tad tu bija viss 1. klase, rozā penāli. Ko pēdiņš? Izvēlējies tās. Mani neapcēla, ne. Es atceros manu uz 1. klasi, es atceros, manu vecāki bija ļoti uztraukšies. Es esmu pirmais bērns viņiem un Tāds čabulīts. Nu jā, zin kā tāds, ka viņi grib, lai ir forši, viņi atcerās savu, un tad viņi grib attiecīgi vēl labāk, kā viņiem bija viss. Un tad mēs kaut kādā augustā staigājām pa visiem cēsu veikliem, meklējām un mugursomu, tā kā pilnībā vienalga, man neviena no tām somām nepatika. Es skaitu, ka es iekšā paskatos, man nepatīk tā neviena. Un tad es jūtu to tā kā, tu jūti, ka tev nekas nepatiks. Un tad manai mammai tās tā kā, bet tu pat neesi redzējis visas vēl. Bet tu saproti, es mentāli jau sev pateicu, ka man nepatīk nekas šeit, ejam citur. Un tad beigās atceros, mēs nopirkām tādu ritīgu, tā kā visiem pirms tā kā monstrīgi tā soma. Man bija tāda tā kā futbola virsū, kā Džeks spēlē futbolu. Es nekad dzīvē nebiju futbola spēlējis. Man bija tā kā labi, es šitā ņemšu, jo es sākušu iet futbolā. Es aizgāju uz futbolu, man liekas, to jau esmu stāstījis kaut kad, bet es aizgāju uz futbolu, tad 1. klasē. Es aizgāju uz vienu nodarbību, un es kaut kur vidū aizgāju, tāpēc, ka bija jāiesildās, nevis uzreiz jāspēlē. Jo man likās, ka mēs spēlēsim, un es vienkārši tā kā sitīšu vārtos un uzvarēšu un viss. Bet nē, mums kaut kāda iesildīšanās, kas tas ir, es negribu šitā, un vienkārši aizgāju. Bet jā, pa zīmuļiem, es atceros, tas bija mana tēti. Un tā kā, ko Kris sauca, ko viņam visu vajadzēja, man bija tāds, ka mēs aizbraucām uz Jānis Rozu vai kaut kas tam līdzīgs, zvaigzne ABC. Un tāds, labi, ko tu gribi? Nezinu. Tā kā ko nezinu. Reku man sarakst, ko tev vajag. Un mēs ejam. Un kas tev patīk? Es nezinu, kas. Man nevajag šitā. Šitā nevajag. Un pirmā... Viņš tā bija ilgi. Kamēr es tēti iepirkos, vienmēr šitā bija, ka mēs ieejam. Viņš jau parāda pirmo tās. Jā, labi, ok, darēs. Tagad es sāku pats iepirkties, tad es arī tā kā vienkārši ieeju un tā kā... Kas jums lētākā pildspalva? Labi, divas šitās. Kas jums lētākais zīmuls? Šitie? Arī 3 tās. Pusīt. Un tad tāds labi aizsaka atlaidi ir. Nav? Labi, tad kad ir, tad padodiet ziņu būšu. Vispār es nezinu, kāpēc to zīmuļus taisa, tā kā viņus tik garus, jā. Jo es tā kā, ir tā kā cilvēki, kurus viņi norīvē līdz galam, bet es matās, ka neesmu tā kā ticis vairāk par 3/4 no tā zīmuļa, tā kā... Parasti kodoliņš saplīst, un kad viņu asina, viņš visu laiku krīt ārā. Un zinu, ka man bija tāds zīmuls. Viens zīmuls, ko es gan gribēju nopirkt, bija kaut kādā tirgu. Tāds, kur tu varēji locīt. Tāds, kur tās ļanganais. Jā. Un liekas stilīgi.
līdz tam brīdim, kad tev jāraksta. Nevar viņš ļogās. Tieši nevar viņš tos čakarē. Vienkārši vieglā pausi aplikt vienkārši un sēdēt. Tas atceros, tā bija tāda vilšanās. Bet jā. Nē, neko. Bet jā, vilšanās ir lielas bijušas. Rolands vispār mācījās mājās ilgi. Līdz 4. klasē. Tāpēc viņš ir tāds bišķi, ja tu reizdēķini atpalicis. Es varu atceros, kā mājas, kā sanāk no pirmās dienas skolas, ka mammai saka, ka mājas darbi nebūs kādu laiku. Viņi tā patstāvīgi ienāks, kā 2. klasē būs 1 nedēļā, 3. klasē būs jau 2 nedēļā, bet sanāk mājās man pirmajā dienā jau bija mājas darbi. Tur katrā grāmatā jāsaraksta vārds uzvārds, tur jāuzraksta, jāuzzīmē glazna ar savu vārdu. Nu, tu jau biji tā pēdējā paudze, kuram bija dienas grāmata, tā kā fiziski. O jā, man arī es atceros, man bija diena tā besīs. Es skatēju 4. klasē, man tā liekas. Man laikam bija līdz 3. Jo tad vienkārši tā kā, bija tas, ka vecākiem pašiem jāpērk bija. Tā kā skolā bija tās labi, tā kā mums iet budžets beigām. Jūs izvēlaties, jūs paši pērkat bērniem dienas grāmatas, vai vienkārši neizmantojam dienas grāmatas. Mums bija tās labi, vienkārši neizmantojam. Bet atceros, tas bija tik pretīgi, ka tev jāraksta tas stundas saraksts. Un es atceros, mums bija tikai joks, ka tev bija nedēļā jābūt sarakstītai visām stundām. Viņa nav, tad tev ir piezīme. Un tā kā man piezīme bija tā kā dūriens sirdī, es nedrīkstēju piezīme. Es biju perfektais bērns. Un vienmēr bija kāda meitene, kas jau bija visu gadu bija. Es biju tāds, es sarakstīju visu gadu. Un tas pēdējā, tā kā, es atceros kaut kāds vienkārši vakarā sēdēt, 3 stundas vienkārši rakstīju. Un es aizrakstīju līdz kaut kādam aprīļa vidum. 1. septembrī aizbraucu mājās, viņš sarakstīja līdz aprīļa vidum. Atnāca aprīļa vidus, tāds skatās, ka fuck man nav, un tāds skautais skatās tādu, tev nav, Henrij, bet kā, bet es te sarakstīju, kad tu rakstīji, es septembrī pašā sākumā sarakstīju tik tālu. Tā ideja, ka tu trenē rokrakstu pakāpeniski, nevis tā kā visu uzreiz uzrakstā, ka tu pat viņi man rāda, un, tu pēc kādas stundas rakstīšana tavs rokraksts aiziet kāds, un es jau 1. klasē vispār nemācēju necik rakstīt īsti. Tur ir runāt nemācēju baigi. Nē, runāt gan es mācēju. Domā pļāpāt. Tad, kad tev bija pašam tā kā, man tā dienas grāmata bija sarakstīta ar ideju, ka ķipa būs. Bet jā, man tādā ziņā, man dienas grāmatās vēl patika tas, ka tā kā, ja tev ielika piezīme vai atzīme, tur arī pats izlabot. Nē, man bija tās uzlīmes. Ja tu nepatik, tur izlīmēt ārā viņu. Mums bija tāds ķipa sistēma, tā kā, ka mums bija sarakstīts, tā kā izprintēts uz tādas mazas lapiņas un šitādas te apmēram, tā kā, kurš tu esi sarakstā, vārds uzvārds un pa visu sienu nolikts. Un tā kā pa kaut ko labu tev iedeva uzlīmīti, un tad mums gada beigās iedeva, un tad es skatos, man tā kā tāda, man bija laikam, man bija gan uzlīmes, man bija diezgan daudz tās uzlīmes. Es skatos, un tās skolotāji aizmirst pusi no laika par tām uzlīmēm. Tas skaties, tur kaut kāds 8 uzlīmes tur virsū, tā kā katra savā stūrī. Tas, ko man darīt, šitā tagad, jau 2. klasē man bija tāds, kā, ko man viņi darīja. Jums arī bija jāparakstās tajā dienas grāmatā vecākiem? Jā. Es diezgan ātri iemācījos vecāku parakstu. Jā, man teica iemācīt pirmajā reizē, ka es viņam paprasīju, tā kā labi skaties, tev vienreiz parāda. Tas no šī brīža tu arī mans dokuments parakstīsi. Nesāc vēl. Oi. Es zinu internetbanku, Smart ID personas kodu. Tāpēc, ka es pa grāmatvedi kļuvu neoficiāli. Tur tas joks, ka tu aizmirsti sensimt, ka viņa e-pasta paroli, viņš ir dusīgs. Viņš man teica nāk pie manis, ka viņš topakartē, viņš tā kā do topakartes konta izmest sārā, kāda man parolis, un kā lezinu. Viņš ir dusīgs. Kā tu var nezināt man topakartes paroli? 20 dažādas parolis, un es nezinu nevienu pats. Jā, labākais ir tā kā, viņam tie paroli paveidi ir tā kā kaut cik līdzīgi, un tad ir viens tā kā pilnībā random, tā kā viņš viens vārds nebija. Datu izlacējs. Bet man besjāra, man arī izmet no tās Maksims kārtas. Es tur biju... Nē, no tās ne. Bet es biju tur Maksims kārtē, tev vajadzēja to dzimšanas datumu ielikt. Un es biju ielicis kaut 90. gadus. Tagad es nezinu, kā datums bija ielicis. Un es netieku apakaļ, mans tā kā numurs ir bloķēts ar to. Un es netieku iekšā, es nezinu, ko darīt. Man bija tā kaut kāda konta arī līdzīga. Ne, Maksims kaut kādā spēlītē, laikam kaut kāds Robloxam līdzīgs. Es maziņš ieliku, ka es 1901. gadā piedzimis. Un arī tas bija tas laiks, kas vēl neiedomājas, ka ja kas es varu vienkārši ielikt tā kā savu dzimšanas dieniešu gadu, tā kā sadirst, kas ieliek kaut 99. vai 2000, ko viegli atcerēties. Un tad es kaut kāds tur
28. februāris 1901. gadā, un tā kā pēc tam tev izmet ārā un tāds brīni, kāds tur bija, pēc tam es iemācījos. Nu jā, bet tas ir tā kā besīgi, ka viņi nevis tā kā neprasa paroli un e-pastu, bet prasa šo te, kā lai saka. Tas bija un ar roku. Ko? Jums bija Miķeļa dienas tirdziņi skolā? Jā. Jā? Bļā, tas bija. Ko cepi? Mana mamma cepa vafeles parasti. Nē, es atceros, tā kā, es man liekas, baigi nepiedalījos, bet bija tā, ka, zini kā, tur pro džeki, tur 3 naktas cep, kaut kādas vafeles, un tu bļaviens atnāk, ka tā kā vafelītēm un vienkārši saldēm, bet pārdev 70 eiro, un viss pārējais tā kā. Jums uz naudu bija? Jā, mums bija nauda. Jā. Tev arī? Mums bija uz vienu gadu, tas bija brālim laikam, viņš arī tajā skolā mācījās, viņiem bija uz končām, bet manos laikos bija uz dzejoļiem, kad tev tā kā pantiņš bija jānoskaita, un tā kā attiecīgi mums tā kā nedrīkstēja naudu dot, jo mēs tā kā lauku skolā visu tā nodzertos par to naudu, ka jau 3. klasē. Tu tur aizēji un tās sīdreba mēnestīņš vēļas pa gaisa, sētā. Jā, kaut kāds Miķeļa dienas pantiņi, rudens pantiņi. Visiem pantiņi. Es atceros, es tā kā prasīju vienu pantiņu, vienu vafeli, ātri izdalīju tās vafeles, un tad man bija tā kā tukšs Maksimas maisiņš lielais. Un es vienu gadu tā kā visu nopirku, ko varēju, ka es nevarēju tā maisiņu pacelt, man viņš bija jāvelk. Tā kā mums tā kā pirmajā stāvā bija tās zāleknot, otrajā stāvā klasa, man bija jāvelk tas maisis pa trepēm, jo es nopirku kaut kādu šitādu kabatu, tā kā ķirbi veselu. Tā kā es tieši teicu, es gāju tās, mammai šitais patiktu, vecmammai šitais patiktu, tu beigās, tā kā beidzās stundas, es rakstu tēti, viņš atbrauc pakaļ. Paņem piekam līdzi. Viņš atbrauc, un tā kā es velku to maisu pa zemi. Kas tev ir tur? Es visu kaut ko paņēmu. Tā kā, labi, liec mašīnā. Es nevaru. Viņš ieliek, pastāst, tā kā tāds, nākošais tā nedara, jā. Es gribu iedot tā sajūta, ka tā kā taisot bērnu ar vafelēm uz skolu, un sagaid, ka viņš kaut kāds garšīgi arī atvedīs kaut kāds abols. Nē, viņam ir ķirbis, kabacis. Es atceru, man bija lidmašīna no tā kā burkāniem un kabačiem uztaisīts. Kāds tu toši? Es nezinu. Ko es nezinu, kaut kāds keksiņš vai kas tur? Es nezinu. Ja tā kā pa keksiem bija kaut 2 vai 3 patiņi, tie bija. Jā, tur arī labs bija tas tā kā tā lidmašīna, man viņa tā patika. Un tur bija kaut kādi 10 pantiņi jānosauc, jo tas cilvēks negribēja viņu atdot īsti laikam, tos 10 pantiņi. Es tik līdz 3. bija tas, man apnikt, viņiem vienkārši. Vai tas kaut kāds, kā pantiņš jāskat, to es nebiju dzirdējis. Zinu, ka kaut kādās skolās tur ir tā izprintētā nauda, jā, bet tad iedomājies ir kaut kāds sīkais haslers, kurš ir saskatījies, ko Andru teikt, un aiziet mājās, nozog to te sakupē un tā kā iet apakaļ uz skolu, vienkārši nopērk visu. Vienkārši viņš ved prom pēc tam. Jā. Tur, man liekas, Miķeļdienas viss aizsākās. Zinu, tā kā vēl Rīgā, tā kā SMU tagad kaut kādi bazari. Jā, tirdziņi. Bazari, Vēl joprojām tādu pati, vienkārši atbrauc mājās, kad kuņu sapirku. Jā, Tās pašas burkānu lidmašīnas. Mana oma pastā agrāk strādāja, un tad viņai bija kaut kāds, zini, tu ieej Latvijas pastā, un tad tas nolījums tām mantām, tā kā visbriesmīgākās mantas ever. Un tā kā man atved kaut kādu, man pēdējā lieta, ko viņa atdeva, bija tās tā kā kaut kāda tā kā bumba ar trasīti iekšā, un tev bumbiņa, un tā kā tur tāds tā kā strategy, brain training game, un tās, ka tev tā bumbiņa jādzen cauri, un viņi tā kā, reku, var ņemt, man nesanāk. Un tas tās, paldies, bet tā kā, kā cilvēki par to iedomājās, paldies, tā kā, es novērtēju to ideju, bet, tā kā, tā mantiņa, es nezinu, jūs esat redzējuši pastā, tur tā kā Rubiks, Kubiks, bet tā kā 1x1, ka tev vienši tā kā, tas klucīs, viss krāsa, tā kā. Jā, to es māku sākt vienīgo. Bet, Jānis liek kluci. Bet, es nezinu. Vispār autoskolā uzzināju tādu, ka, ja tu notriec ar mašīnu briedi vai kaut ko tādu, ja, un tur, kur, piemēram, ir bijusi tā brīdinājuma zīme, ja, kur ir tā kā varbūt tie dzīvnieku uz ceļa, kad, piemēram, tu viņu notriec, un tu viņu, protams, laikam nevar likt bagāžniekā, jo tas sauc par malumedniecību. Nu, ka tu nevar vienkārši notriekt un pateikt, kad es viņu nošāvu vai kaut tādu. Nu, tev var pieķert, un tur būtu 2000 eiro sos. Nu, liels. Iedomājies, tā kā tu brauc kabrielē, tu notriec kaut kādu alni, un pēc tam iekšā. Tāds es nevaru izņemt ārā, nu, ko man darīt? Viņš kā riekats tur iekšā. Tu sēdi tur stūrē, un tad tāds, nu, ko es darīšu? Tas izsaka, ka viņš svērt, kā es apgriezīšu mašīnu otrādi, vai ko tu gribi, lai es daru. Bet nē, kad, piemēram, tā kā tu sazvani policiju, un, piemēram, viņi tev no satelīta var redzēt, ka tu tur pat esi. Jā, es to zinu. Bija sanāca situācija ziemā.
kas stirni satiku, ar tēti braucot, un tā kā mēs zvanam, ja pa 112 tāds, tā kā tā stirna aizskrēja vienkārši. Un tas, Klība. Jā, arī, un tas tāds stulbākais bija. Un tā kā tāds, mums tas ir situācija un tā, labi, kur jūs esat? Un tāds, mēs tā, principā, nekurienes vidū esam, mēs sauc. Nē, es reku redzu jūs lokāciju. Tad šitā māja no jums ir 200 metri, jā, jūs redzat tāds? Jā. Un tāds, tas arī man bija tāds kā šoks, ka wow. Bagāji, tā kā, kur jūs esat? Un tāds, labi, es varu ierakstīt, ka jūs esat šeit, ja? Jā, viņi tā kā pat redz, ka tu tur esi un stāv pie tās mašīnas kaut kā, es nezinu, kādā veidā. Mēs mūsdien ārā, laikam. Pēc tā ir drons, tad man tā laiks pagaidi. 42, bet... 10:42? Nē, 42 minūtes mēs esam jau, bet jā, runāju par šo. Un no iepriekšējās epizodes runājot ar... es biju autoskolā ar Gustu, ja jūs zinat, no 4. epizodes vai kuras? No LARP epizodes. Ja, mēs studējām vienā laikā. Viņš arī laikam grib mākt braukt ar mašīnu, bet... Grib mākt braukt. Viņš ir tumšāks krāsas, viņam vajag... Bet nē, viņam radās tās jautājums, piemēram, ja tu notriec to dzīvnieku aiz tās zīmes, jā, tu tā kā lai saka, tu esi vainīgs par to, tā kā, tu tev nevar neko, apdrošināšanu atmaksāt, ja tur salauz savu bumperi vai ko, ja. Tā kā tu esi vainīgs pie tā, ka tu viņu notriec, bet ja tur nebūtu zīme, tad tu varētu tā kā to izmantot. Un tad viņam radās jautājums, ja tu notriec bērnu pie skolas, kur ir tā bijusi tā brīdinājuma zīme, kurš ir vainīgs, bērns vai tu? Vai viņam ir jāmaksā par to, ka viņš saplēs tavu bumperi? Jā, tu notriec tādu pirkustnieku, viņš pieceļās tāds, bļaļ, un izvāk mākā tā kā Es kā viņam tas, kāds Minecraft maksas 3-daļīgais. Viņš tāds, cik man pantiņi tev jānoskaita? Miķēla dienās paņem tā kā mašīnas buferi vienkārši. Nē, tas tā kā vienkārši tāds, piemēram, ja tur nav zīme, tad tā kā, es neesmu vainīgs, bet ja tur zīme, varbūt es biju vainīgs, ka tā kā varbūt nevajadzēja braukt kā ātri, bet Es nezinu, vai cilvēkus var salīdzināt ar lielākiem dzīvniekiem. Nē, ja ar vēlotiesībām tu vari aizvērties. Tu tikko autoskolā, kamēr es tur gaidīju, tam ir sarakstīja to te. Tur fuika zvanīja, kurš ir 6. gada. Es jums tiesības sāk likt. Tāds, jums ir baltās tiesības? Jā, man ir. Par kura gada? 6. Ka fuikam jau ir 20. Jā, 20. Man arī kostāja feedback. Kā tu saproti, kurā brīdī tev vajag tiesības? Jo ir cilvēki, kuri noliek 18 gados, ja? 18, 19. Un tad ir cilvēki, kuri noliek, nezinu, 32, jo tas tā kā kaut kāds otrais vilnis, kad tu saproti, ka tev vajag tiesības, ne? Tu domā, tev nevajag. Kas? Es domāju, ka es būšu, bet es vispār atgādināšu, bet Tu neliks tev? Nē, es baigi nē. Baigi nē. Nē, es saku, ja tu tā ļoti gribi, tu vari vienā ceturksnī nolikt. Bet man vispār vecāks ir tas, kurš tā kā man ļoti mudina vecāks, lai es lieku, bet viņš pats bļaigi nolika. Viņš aizgāja pensijā un tad nolika. Tāpēc viņš tev mudina, lai tu nepieļauj viņu kļūdu. Jā, man liekas, tas bļaigi vecāks, viņš visu dzīvi izdzīvoja bez. Ja viņš kaut kādā armijā bija, viņš kaut kāds, es nezinu, viņš kaut kāds spieks, nezinu. Mēs kā jokam, ka viņš ir spieks. Bet, tu zini, spieks jau nedrīkst atzīties par savu profesiju, bet viņš saka, ka viņš kaut kādā armija, kaut kāds cietums. Kaut ko visu laiku kaut lej, kaut zemūdeni. Jā, viņam vajag nevajadzēja, viņi visi vadāja apkārt. Tevi neviens nevadās. Tas pieķi. Es varu tikai saukt uzvārdus cilvēkiem, kuriem nav tiesības. Labi, nav. Tad mēs varēsim varbūt aizbraukt līdz vietai, nevis ar kājām, tā kā mēs tā darām. Jā, tā būtu feature. Man nav problēma. Es kaut kā tētu nolikt. Man ir tētim bolciņu vāģis tāds foršs, ka tu vari nolaist beņķus aizmigrējus. Un tad tāds tā kā liels plašums ir, mēs varam pie jūras kaut kad aizbraukt un pagulēt kopā tur mašīnā. Jā, mēs varam, tā kā mēs varēsim braukt ar mašīnu, padomāt, cik mums daudz vairāk vietas atklāsies ārpus sesiju. Priekuļi. Tāds roli 2 eiro. Jā, zin, tāds veģetarēsim aizbraukt pie Henrija, vai arī pie Krista. Pie Monster Truck. Pusotru stundu jābrauc pie Krista. Jā, un zin kā pie manis stulbākais, ka tā kā tu nevari tā kā vienu epizodi vienkārši nofilmēt, tu vari, bet tev visu laiku jāmaina lokācija, jo, tā kā
Tev ir loģiski, ka tu gribi lidmašīnu fonā. Loģiski, ka tu gribētu arī monster truck fonā. Loģiski, ka tu gribētu tā kā kublā sēdēt. Loģiski, ka tu gribi tā kā Kuplā. strojkā. Cik reiz kuplā es bijis, jā? Nu vien, es šitās mājās, lai viņu taisītu. Lai to ūdeni vārītu tik ilgi. Labi, dai, 3, 2, par ko runājam? Par autoskolu, jā? Tā, Nē, paga. Kaut kā pabeidz. Tad pabeidz kamerā. varam pateikt vēl kaut ko par Bet šo mēs ieskaitījām? Par jubilēju kaut ko varam pateikt. Vai šis bija nopietni vai nē? Es nesaprotu. Nu, es kaut ko katru. Nu, šis bija jākatā. Šis būs interesanta epizode. Šitā būs droši vien rīt. Starp citu, 10. epizode šeit mums svētki. Jo kā Rolands teica, ka parasti podcasts neizdzīvo ilgāk kā, nu, ķipa 3. epizode. Bet mēs jau filmējām 11. Tad, ziniet, Nu jā, kroči, mēs esam, jā, šī 10. epizode mums. Un mēs sākām, jā, visi smējās par mums, jā, neviens neticēja. Tā kā, pazies, kur mēs tagad esam, jā. Padomā, tu vari būt 30 subscribers, es skaties šo. Pazies, kurš tagad smējās par mums? iedomājies, cik mums ir subscriberi? 29. 29? Jā, tas 29 cilvēki tagad sēdētu šitā zālītē un klausītos. Tas ir vairāk nekā mums klasē cilvēki. Spotify arī mums 29 Kas? 5 zvaigznītes ir. Jā. Bet tas tāds, nē, 30. Jūs- Ritīgi lojāli. Mums bija komentārs pēdējā sērijā kāds. Nē, mums ir tikai viens komentātājs. Nē, mums ir Spotify vairāk. Paldies, Edge Master 82. Jā. Mums ir aizdzēns, kurš tas ir, bet, nu, tu varētu atzīties savu vārdu. Nē, atstāj sev anonīmu, man patīk tā labāk. Arī. Es biedoties, ka varbūt tas ir tā kā, kāds Monks Džeks, kurš vispār izrādās, ka ir vampīrs, un viņš man nolaupa un pārtais par vampīru arī. Tā kā visi sekojiet mums Telegramā, Tinder skola. Vari tā kā komentāros tagot kādu citu, tā kā YouTube'ā. Nē. Tā kā, Nu, es to tikai, ķipa, kādu, kurš ir komentējis. Jā, Ā. Nē, lai gan, možu var. tu vari tā kā, don't ko domā par šo 8 komentāru. Es domāju, mēs taisīsim Instagramu. Jā, Man nepatīk Instagrams. tev nepatīk Instagrams? Es tikai tele... Pārāk daudz vienkārši. Man ģimenes šats Telegramā vispārējais arī. Family chat, TTG. Netiešām aizsūtīju linku uz kaut kādu gore video, kā Brazīlijā revolverīšiem šaudās. Es vienreiz sajaucu čats, un tu ierakstījā tajā, nu... 10 gauss parastā dropu, būs skaidrā. Nē, tā kā, nē. Tas sajauc otrā, tā kā čats, tā kā... Tu tam plagam aizrakstīji. Esmu mājās, man viss labi. Esmu mājās, un nopirksi burkāns pa ceļiem aizvērš. Tāds kriptocenas mainījušies, cik tev tagad jāsūta. Tad Bitcoin cenas ir lejā, tātad šodien ir lētāk, jā. Bet nē. Ja nostieši tik tālu iekomentē daudz laimes, vai šis ir atļauts. Vai šis ir atļauts pēdiņās. Daudz laimes destās arī, labi. 3, 2, Priekā. 1. Priekā. Bet labi. Tātad, jā, Revolt links aprakstā un aiziet. Jā. Viss.